Lasījums no Jeremijas grāmatas 25. nodaļas 5. panta. Tie sacīja: atgriezieties ik viens no sava ļaunā ceļa un no saviem nelabajiem darbiem, tad jūs dzīvosit mūžīgi tai zemē, ko tas Kungs deva jums un jūsu tēviem. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem no 6. nodaļas no 10. līdz 19. pantam. Beidzot, topiet stipri savā Kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bet visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņucepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Āmen. Luteriskajā baznīcā mums ir ļoti skaidra un definēta mācība par divām valstībām, respektīvi par laicīgo varu un par Dieva valstību. Augsburga ticības apliecībā 1530. gadā, laikā, kad pastāvošā vara nebija visai labi noskaņota pret luterisko baznīcu, tomēr ir rakstīts: pār valsts lietām baznīca māca, ka likumīgā valsts pārvalde ir Dieva iedibināta kārtība. Šī doma precīzi atspoguļo to, ko Pāvils ir teicis, jo nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Katrai varai, laicīgai vai dievišķai, ir savs uzdevums un mērķis, un nevajadzētu to sajaukt. Nevaram un nedrīkstam gaidīt no valsts varas to, ko spēj darīt tikai debesu valstības un otrādi. Vienai ir vieni uzdevumi, otrai citi. Bet šie uzdevumi un mērķi krustojās ļoti būtiskā vietā pie mums, pie cilvēkiem. Kristieši, tā var teikt, ir dubult pilsoņi, kuri dzīvoja konkrētā valstī, bet kuru piederība ir debesīs. Baznīca māca, ka laicīgā vara ir Dieva dibināta, lai risinātu saimnieciskos jautājumus, iztiesāt lietas pēc pastāvošajiem likumiem, saskaņā ar likumu sodīt, cīnītos taisnīgā karā, aizstāvētu un sargātu savus valsts pilsoņus no
nekārtības, hausa un nelikumības. Toties Dieva valstība ir tur, kur Svētais Gars ar evaņģēliju ir aicinājis, pulcinājis, apgaismojis un svētdarījis visu kristīgo draudzi virs zemes. Baznīca ir tā vieta, kur cilvēki reāli saskarās ar Dievu caur viņa vārdu sludināšanu un sakramentu pārvaldīšanu. Valsts vara beidzas ar valsts robežām. Kristīgai baznīcai robežu nav. Valsts vara ir laicīga, Dieva valstība ir mūžīga. Padomāsim par šo dievnamu un ko tas ir redzējis ap sevi savā neilgajā 100 gadu mūžā. 19. gadsimta beigās radas doma celt šo dievnamu kā filiālu draudze Biķeru draudzē. Atbalsts šai domai nāca gan no luterāņu konzistorijas, gan no vietējās varas. Par liecību tam līdzekļu baznīcas celšanai nāca no draudzes locekļiem, bet zemes gabals bija dāvinājums no Rīgas domas. Kad pamatakmens tika likts, piedalījās Rīgas pilsētas galva Georgs Armsteds un muižas pārstāvis no laicīgās puses. No garīgās puses bija prāvests Girgensons un vairāk mācītāji un virsmācītāji. Ko vēlos uzsvērt ir, ka atkarībā no noskaņojuma, kā no kurā laikā baznīca un valsts var sadarboties tautas garīgā labā. Šis dievnams ir piedzīvojis Pirmo pasaules karu un Krievu impērijas sabrukšanu, Latvijas Pirmo republiku, Otro pasaules karu un padomju okupāciju, atmodas gadus un visbeidzot mūsu laikus un Latvijas atjaunoto neatkarību. Laiki mainās. Draudze paliek. Visiem laikiem ir savi politiskie spēki un savas ideoloģijas, kas mēģina ietekmēt cilvēkus par labu vai par ļaunu. Dažreiz pat lietojot baznīcas kancelēs par savu ruporu. Kad es biju mācītājs Valmierā, man vienmēr likās par apkaunojumu, kā no Sīmaņa baznīcas man vienmēr likās par apkaunojumu, ka Stučkas padomu Latvija tika pasludināta no Sīmaņa baznīcas kanceles. Pasaules vēsturē tas nav nekas jauns. No cik kancelēm nacistiskā Vācijā tika sludināts nevis Kristus, bet Hitlera doktrīna. No cik kancelēm pasaulē mūsdienās sludina nevis kristocentrisko vēsti, kas godina Dievu, bet progresīvo cilvēcisko centrisko vēsti, kas godina grēku. Vienalga, kura ideoloģija, labā spārna, kreisā spārna vai centriska, vienalga, kura ideoloģija, kura mēģina Dieva vietā ielikt cilvēku kā esamības un būtības centru, ir vēlnešķīga un bīstama cilvēcei.
Kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka katra mēģinājuma ieviest paradīzi šeit virs zemes, vai tas būtu politiski vai citādi, rezultāts vienmēr ir bijis elle. Par to ticīgajiem vienmēr jābūt modriem, lai tas nenotiktu, un kā mēs dziedām un lūdzām dziesmā, lai mūsu zemē neviešas nekādas svešas mācības. Kā Luters saka, mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Mums būs gaidīt visu labumu un svētību no viņa, nevis no kāda cita. Bet vēsture nav tikai drūmās krāsās vien. Mēs varam būt pateicīgi, ka šī ir draudze, kas ir pastāvējusi caur laikiem, neslēdzot savas durvis. Te cilvēki ir pulcējušies teju vairāk par gadsimtu, lai lūgtu, pielūgtu un godinātu Dievu. Kā mēs tikko dziedājām valsts himnu, Dievs svētī Latviju ir lūgšana, ko katrs nes savā sirdī un dzied, lai īstais svētību devējs sargātu mūsu zemī. Un ja tas ir tikai mūsu dievnams, par ko es runāju, un līdz ar to mūsu draudze, kas visu to 113 gados ir pārdzīvojis, tad jo vairāk tā viena svēta kristīgā un apustuliskā baznīca. Baznīca, kas ir būvēta uz praviešu un apustuļu pamatu, kuras stūra akmens ir pats Kristus. Šī draudze ir daudz ko pārdzīvojusi 2 gadu tūkstošu pastāvēšanas laikā. Šajos 2000 gados impērijas aug, attīstas un sabrūk ap to, bet Kristus baznīca stāv kā stāvēdama, jo Kristus tai ir apsolīja, ka elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Mārtiņš Luters mazajā katehismā mācīdams par lūgsmu, lai nāk tava valstība, saka: Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pat no sevis. Bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Mēs lūdzām, lai Kristus valda pār mums, lai viņš ir mūsu dzīves centrs, nevis mēs paši, vai mūsu vēlmes vai untumi. Šis darbs pārveidot mūsu dzīves, lai Kristus būtu to centrs, notiek viņa baznīcā, kad atgriežamies no savas bezdievības un saņemam viņa doto žēlastību un piedošanu. Ja Kristus ir mūsu dzīves centrs, tad mums arī ir pienākumi pret valsts pārvaldu, ievērot likumus, godīgi godāt valdību un pastāvīgi aizlūgt par to, lai tā meklētu veidus, kā vest pie uzvaras cilvēcību, taisnību un tiesu, kā mēs lūdzam savās draudzēs. Mūsu baznīca māca, ka evaņģēlijs jo īpaši pavēl sargāt un uzturēt valsti
un uzturēt ģimeni kristīgā mīlestībā, kā Dieva iedibināto kārtību. Tādējādi kristiešiem ir jāpaklaus savam valdītājiem un likumiem, izņemot gadījumus, ja tie tiek pavēlēts grēkot. Un tad katrā ziņā Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un kā Aivars teica, mums ir jālūdz, lai bezdievīgi likumi un tam līdzīgi nevaldītu pār mūsu tautu. Dievs bija apsolījis caur praviešu muti: redzi, nāks dienas, tā saka tas kungs, kad es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī. Kristus atkal un atkal tika izaicināts sajaukt laicīgo varu ar debesu valstību, uz ko viņš atbildēja, ka mana valstība nav no šīs pasaules. Kad viņam tika vaicāts, vai viņš esot Dieva dēls, jeb kā skan mūsu šodienas lasījumā, augsti teicamā dēls, viņš atbild: es tas esmu. Un tas nozīmē, ka viņam ir vara un teikšana par to, kas notiek pasaulē, par to, kas notiek mūsu valstī. Valsts neatkarības proklamēšanas dienā mēs atceramies mūsu valsti, aizlūdzam par tās drošību un labklājību un pateicamies Dievam, ka viņš ir dibinājis laicīgo varu, lai uzturētu kārtību grēkā kritušā pasaulē, un ka viņš ir dāvājis mums brīvību. Kāds cits gudrs vīrs ir teicis, ka brīvības cena ir mūžīga modrība, ka tā ir visu pilsoņu atbildību nomodā par savu valsti, par tās brīvību. Paturēt Kristu kā mūsu dzīves centru, izdzīvot savu ticību viņa baznīcā, lietot viņa žēlastības līdzeklis, ir veids, kā Dievs sargā mūs, lai mēs varam sargāt savu valsti. Āmen.